Ja šī būtu vienkārši psihoterapijas vai psiholoģijas sesija, te arī mēs pabeigtu visu. Ja mēs izrunājām, ieraudzījām stratēģijas, ja baigi loģiski, visu, super, tu tur pieraksti, kas tev tagad jāvēro, vai kas tev, kā un kā, un visu, un tagad, staigā mēģini ar to tik galā. Programma tad iekšā nav izstrādāta, viņi turpina tevi ranot. Labākajā gadījumā, protams, ja tu paliec apzināta un trenē to savu prātu un apzinātību, tu vari sākt pamanīt momentos, kur tev atkal šī programma slēdzās iekšā, ka tu atkal rīkojies pēc šī paša paterna un mēģināt sev vai apturēt, vai vismaz pēc tam kaut ko darīt un tā. Bet tas ir ļoti ilgs process. Šajā gadījumā mēs tagad saprotam, kur ir, un tad ar to mēs ejam iekšā sesijā, mēs izravējam ārā to visu zemziņas līmenī, tev atrasinam, un kāpēc tev pat īsti nav obligāti vajadzīgs un nav svarīgi, ka to atceries un pat zini, ko mēs tikko tur sapratām un izrunājam, tāpēc šis nav tas, kas tev jāsaprot. Tagad zemziņas sesijas laikā tev sapratne radīsies tāda, kādu mēs runājot, tu nekad nedabūsi. Tāpēc, ka tur tu ieraudzīsi tās bildes, tu sajūtīsi tās sajūtas, tev aizvedīs uz konkrētiem notikumiem, tev tā kā tā loģisko visu parādīja, un tu vienkārši nebūsi tāds, ok. Un līdz ar to tev principā visu, ko tev vajag pēc tam atcerēties, ir tā atklāsme un tā sapratne, kas tev ir iznākot ārā no sesijas, jo tur vienmēr ir tāda skaidra, tāda, halleluja!